Svētdien Biksērē notika sacensības pludmales volejbolā. Pirmo vietu izcīnīja pāri Freivalds Valsts Cēsis, otrajā vietā Krūmiņš Sigulda, trešajā vietā Feodorovs Sudārs Madona. Trešās kārtas spēles notiks 21. jūlijā, tepat Biksēras pludmalē. Gaidām. Taus. Reiz. Labi. Ejā. Jā, Balodis Bauers spēlē. Tiesā uzvarētāji. Tā, nu šis tātad ir Madonas rajona atklātais čempionāts pludmales volejbolā, kurš sastāv no 3 kārtām un 2 kārtas vērtē. Tātad rezultātus augstākos, kas sasniegti 2 kārtās, iet kopvērtējumi iekšā. Nu, šīs sacensības mums jau ir tradicionāls, notiek 5. gadu. Sabrauc mums kaimiņu rajoni, tā ka vēl, ja kāds vēl vēlās atbraukt uz mūsu noslēguma 3. kārtu, tad tā būs 20. jūlijā, kur notiks arī tātad rajona čempionāta uzvarētāja apbalvošana, un vēl var piedalīties arī jebkurš pāris, kurš prot, māk vai vēlās iemācīties spēlēt pludmales volejbolu. Lai spēlēt pludmales volejbolu? Nu, lai spēlēt pludmales volejbolu, nav pilnīgi nekādu ierobežojumu. Visi, kas vēlās, visi, kas prot. Nu, jūs jau te maniet, ka sejas ir vienas un tās pašas, gandrīz, kas spēlē visas tātad sporta spēles, gan rokas bumbu, basketbols, volejbols zālē un spēlē arī ārā. Bet es aicinu visus, kuri vēlās nākt. Tas nav nekas sarežģīts. Noteikums izstāsta pirms katras spēles. Ņemiet sev bumbiņu līdzi, nākiet, pārīti sev sameklējiet un piedalieties. Ot šitā? Ko tu servē? Neservē, pameti, jau. Skaties! Tak augumā. Suuri vairāk, suurim. Man. Viss ir mēģi. Pēc viņiem kas ir?